Pūtēji orķestri dziesmu svētkos, tā ir, manuprāt, tāda pamanāma vienība un Doma laukumā notiks jūs lielais orķestra koncerts, tā pareizi būtu teikt, ja? Diškoncerts. Diškoncerts. Bet man interesē viens cits jautājums. To nedēļu, kamēr visi dalībnieki gatavoja saviem koncertiem, kur notiek pūtēji kopmēģinājumi? Būs viens kopmēģinājums Doma laukumā, bet tomēr šis koncerts balstās uz šo novadu parādīšanu. Jā. Tātad Latgales novads mēģinās kur? Vēl precīzi nevaru pateikt, bet kādā no Rīgas lielajām zālēm, vai tā būs VF kultūras pils vai kāda cita. Jūs esat arī vīrs, kurš izveido šo repertuāru Latgales? Katrs virsdiriģents ir atbildīgs par savu novada repertuāru. Jā, un Rīgā jāsaskaņo, ja? Mums nav tā, ka kaut kāda cenzūra, faktiski tāds nopietns uzstādījums, ka vispārējie latviešu dziesmu svētki, tad arī latviešu repertuārs. Balvu mūzikas skola tad nodarbojas tikai ar mūzikas lietām vai papildus te vēl kaut kādu pulciņu notiek? Interesants jautājums. Jā. Tādu jautājumu vēl neviens. Jo man liekas, ka jūsu mūzikas skolā ir vēl viens interešu pulciņš. Jūs zināt, kas augu šīs palodzes? Nāciet, paskatieties. Te kāds ļoti cītīgi audzē tomātus. Tā ir deklarācija, tas ļoti... Bet kāpēc ne? Mūzikas skola, mazais pulciņš, muzikālie tomāti. Nē. Labi. Viens ir teorētiskās zināšanas par orķestru dalību dziesmu svētkos, bet kā tas notiek viss praksē? Ko par to domā reāls orķestris? Mēs aiziesim tepat aiz stūra paskatīties. Tas ir pāris stundu braucienā no Latgales novada virsvadītāja Jēkabpilī. Ir fantastisks pūtēju orķestris Vitamīns. Redz, parasti saka tā, ka visādi labumi un veselīgumi no Latvijas ārēm aizceļo uz Rīgu. Un man šķiet, ka šovasar mums ir ļoti noveicies, jo uz Rīgu brauks viens kārtīgs Vitamīns. Tā ir? Tā ir? Jā, tā ir. Jēkabpils valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris Vitamīns ar jaunākiem ģimnāzistiem un arī drusku mūžīgajiem studentiem, es saprotu, ja? Pirmais jautājums īss un konkrēts. Repertuārs grūts vai viegls šiem svētkiem? Diezgan, ir ko strādāt, jā. Šie Vitamīnam būs kuri dziesmu svētki jau pēc kārtas? 3. vai 4. reizi būsim. Un šogad jums kopmēģinājumi ar pārējiem Latgales novada orķestriem notiks VF pilī. Kāds tas decibelu apjoms ir, ka visi orķestri sanāk kopā? Tā pils izturēs? Jo, kā mēs zinām, nav diezko tā labā stāvoklī. Jā. Pierasts ir, ka būšami instrumenti un tā ļoti skaļa mūzika, bet īstenībā es domāju, ka nekas tāds mūsdienās vairs nav, ja? Jo ir cita mūzika, kur ir daudz skaļāk. Jā. Bet kāds ir kādreiz papētījis tieši par tiem decibeliem, cik tur nāk ārā? Ka iepūš tā ar pilnu krūti. 110? Jā. Kā visi kopā spēlē? Tas ir daudz? Droši vien, es jau nekā no tiem cipariem nesaprotu. 110, tas ir normāli. Kā tad vakaros jūs atbrauciet no saviem mēģinājumiem, dejotāji no saviem un dziedātāji no saviem? Tad jums liek vienmēr tās ballītes spēlēt, jā? Protams, ka vienmēr ir bijis tā, ka kaut kāda ballīte vienmēr bija, jā. Viena lielāka vai mazāka, bet vienmēr ir bijis. Cerēsim, ka arī varbūt šoreiz būs tāpat, jā. Jums ir foršs diriģents? Jā. Labi, pajautāsim ģimnāzistiem, kuri skolas gaitās mazliet aizķērušies, tad ilgāku laiku jau ģimnāzijā darbojas. Kuri jums šie būs dziesmu svētki? Es jau 35 gadi braukāju uz viņiem. Tikai kā pūtējs vai arī kā dejotājs, dziedātājs? Pūtējs. Un tad kā tad, ja mēs pavērtējam 35 gadu laikā, tie ir 7 dziesmu svētki, tas pasākums tā kā iet uz augšu vai lēnām iet uz leju? Es domāju, ka iet uz augšu.
Kaut gan visi svētki ir bijuši ļoti jauki un patīkami. Arī vēl paši pirmie 17. gados, kad es biju, man ļoti patīk. Nu, es mēģināšu minēt, vai šī varētu būt trompete? Gandrīz. Kas šis ir? Trombons. Un visu mūžu jūs šo spēlēt? Nu, jā. Un cik ir šim konkrētam instrumentam gadu? Tas jūsējais vai piešķirts? Piešķirts no valdības. Valdīt. Pati kultūras ministre piešķīra Inventāra numurs vēl virsū. Inventāra numurs ir diezgan iespaidīgs, 007. Tātad vitamīnā ir arī savs James Bonds. Nu ko, mīļais vitamīni, es pat tiešām novēlu, lai jums dziesmu svētki ir izdevušies skanīgi un skaisti, lai jūs aizbraucat ar labām emocijām un ar vēl labākām atgriežaties mājās. Noslēgumā nospēlējiet man lūdzu par godu Valmieras maršu.